Lai iepazītos ar Madonu un tās apkārtni, darba vizītē Madonas pašvaldību apmeklēja Baltkrievijas ģenerālkonsuls Daugavpilī Viktors Geisiks un konsule Inese Veidehina. Madonas novada apmeklējuma laikā Baltkrievu diplomāti uzsvēra savu interesi izveidot draudzīgus cilvēciskos un ekonomiskos kontaktus ar Madonas novada pašvaldību. Šāda sadarbība līdz šim nav bijusi attīstīta. Madonas puse viesiem piedāvāja apmeklēt kokapstrādes uzņēmumus pilsētā un Bērzaunes pagastā, kā arī sporta objektus, zemnieku saimniecību un lauku turisma mītni Kalsnavas pagastā. Tās nozares, kas Madonas pusē ir raksturīgas. Jau pirmajā tikšanās reizē tika apspriestas sadarbības iespējas, lielāko uzmanību vēršot sadarbībai uzņēmējdarbības jomā. Viņiem ir pluss tas, ka varbūt nav ielaists iekšā šīs milzu Zviedru kompānijas, kas ir pie mums pārsvarā un kas šo tirgu īpatnējā veidā pārdala. Kad pēc manas informācijas tur ir vairāk šie nacionāli uzņēmumi. Es domāju, ka kontakti ir iespējami, kaut vai tā iemesla pēc, kad šeit nav valodas barjeru, viņiem vieglāk noteikti kontaktēties ar mums, un mēs esam tā kā tilts atkal uz pārējo Eiropu, un mums ir iestrādnes ir ātrākas, un arī runājot ar konsulu. Tieši tik pieminēts tas, ka jauniem spēlētājiem grūti iet tirgo, tad caur mums tas varētu būt vieglāk viņiem. Ģenerālkonsuls uzsvēra arī notikušās izmaiņas Baltkrievijas likumdošanas jomā pēdējos gados, kas iepriekš manāmi kavēja sakaru veidošanos ar Latvijas uzņēmējiem, informēja par dažādām ekonomiskās sadarbības programmām, kā arī norādīja uz vīzu saņemšanas atvieglojumiem sadarbības partneriem. Kopumā Baltkrievijas pārstāvji par redzēto Madonas pusē izteica savu apmierinātību. Mums ir divējādi iespaidi. Mēs braucām šurp, lai iepazītos. Tas, ko mēs te ieraudzījām, mūs ir patiesi iespaidojis. Mēs redzējām, kā cilvēki ir pratuši izveidot savu vidi saskaņā ar dabu, bet runājot par objektiem, ko apskatījām, mūs ieinteresēja, jo tas parāda, ka mēs varam sadarboties nākotnē, kādus uzņēmumus kopā veidot. Noteikti turpināsim uzsākt to sadarbību. Tas, ko mēs šodien redzējām, mūs ir ļoti ieinteresējis, gan kā konsulāta pārstāvjus, gan tīri cilvēciski. Mēs strādāsim, lai kontakti attīstītos un atbrauksim ciemos arī paši. Madonas novadam jau ir izveidojusies sadarbība ar Pleskavas apgabala Strugi Krasnī administratīvās teritorijas uzņēmējiem, tāpēc balstoties uz šo pieredzi, sadarbība ar Baltkrievu uzņēmumiem šķiet iespējama, tāpat varētu tikt attīstīti sakari citās jomās. Tas, kas jūs vairāk iepriecina, ir konsuls nesen sācis strādāt, un viņa galvenais mērķis ir attīstīt sadarbību ar Baltkrieviju un Latviju, un tieši Latvijas austrumu daļu, kurā arī esam mēs Madonas novads. Un 3 galvenās lietas, ko es šodien saskatīju, un kas arī turpinās attīstīties, ir pirmkārt sadarbība uzņēmējdarbības jomā, ko arī konsuls pats uzsvēra, kas ir pats galvenais, līdz pat mūsu kopuzņēmumu radīšanai Latvijas Baltkrievijas. Otrkārt, tas ir pašvaldību līmenis, tie ir attīstības projekti, arī mīkstās sadaļas, ko mēs arī šodien pārunājām. Un trešais, kas nāk tam visam līdzi, ir, manuprāt, sports. Mūsu sporta objekti, kas varētu interesēt Baltkrievu pusē, un, protams, arī turismas.